Mēs ejam Elzas personīgajam blogam. Tātad mūs izmeta kaut kur šeit pie Laimes fabrikas. Ģipa pie Tehnoloģijas pagrabiem. Un mums ir kaut kāds 15 minūtes brīvais laiks, lai pāēstu un stuff, vai ne? Nu, vot. Un mēs mēģinājām atrast Brīvības ielu un Elza nopēl. Kurš aizvērs? Un mēs domājam atrast maķīti un tādā garā. Nu jā, un tā mēs sākām iet uz to pusi. Jā, tur aiz muguras. Un tad mēs sapratām, ka mēs ejam uz nepareizo pusi. Un tad Jorens pieskrēja pie 2 tantiņām, tas ir Jorens. Pieskrēja pie 2 tantiņām un paprasīja. Un jā, tagad mēs dodamies pareizi. Un tie ir mūsu... Nē, viens nav mūsu klases biedrs. Un tā mēs tagad viņus apdunam. Un viņi palika mums aiz muguras kaut kur. Un tāda mēs ejam. Elza, Jorens, Alīna, Ieva un Laura arī mums aiz muguras. Tieši tā. Un mēs ejam, un mēs esam laimīgi. Un mums ir gars dzīves. Un man ir vaļā kopšņori, bet man ir pilnīgi vienalga. Un tagad pafilmēšu Rīgu, skatieties, tur ir policija. Jā, un mēs meklējam maķīti. Un mēs esam tādā spriedzē, ka mēs nezinām, kur mēs atrodamies. Un mēs nezinām, kur mums ir jānonāk. Un mēs nezinām, kur mums būs jāiet atpakaļ. Bet mēs zinām, ka mums jātiek uz pagrabiem. Jā! Es arī piekomentēšu. Stāsti, kas notiks tagad? Tātad, šīs dienas mērķis ir uzmundrināt visvairāk cilvēku, cik vien mēs spējam. Un tātad, mēs to panākam ar labiem vārdiem un smaidu sejā. Un, ja kaut kas ir pozitīvs, tad, nu, mēs mēģinam. Sāc! Labu dienu! Izdevās! Kā patīk, jā! Un te nu ir mūsu skumjais brīdis, ka mūs neielaid iekšā Radio 101 studijā, jo, es nezinu, DJs vai nu mūs nedzirdēja vai kā. Bet mūs neielaid. Oh my gosh, mēs tikko rādījām! Es nepateiktu! Oh my gosh, mēs tikko tikām Radio 101 tieši tajā tur, vai ne? Enterās! Nopičējāmies un bla bla bla. Mūs ieliks Twitterī! Mūs ieliks Twitterī! Ir filmē? Ir zaļais? Nē, sarkanais. Pagā. Un tagad filmē. Nu? Hei, Brok! Brok! Broks paskatījās! Un tur ir mūsēja, fuck yeah! Labāk tiec, ka brauc. Jā, pagadēs, eskatās, paga. Sēd. Un pēkšņi mēs priekšā ieraudzījām nevienu citu kā Gitu! Čau! Es teiktu, bija ieskart stabā. Ieskrien stabā. Ko šo? Ko Jorens stab? Jā, koks. Žogs. Māj. Tātad mēs tagad atrodamies kaut kādā izstādē un tagad Jorens... Ak, nē, kas notiek ar Jorenu? Retard.